Kāpēc alkohols smadzenēs rada vielas, kas darbojas līdzīgi kā narkotikas? Mēs esam pieraduši domāt, ka atkarību rada pats alkohols. Bet ja nu visu šo laiku mēs esam skatījušies nepareizajā virzienā? Zinātne saka, ka tavās smadzenēs notiek kas biedējošs, jeb tās pārvērš alkoholu toksiskā vielā acetaldehīdā, kas savienojas ar dopamīnu un rada TIQ savienojumus, piemēram, salsolinolu, kas darbojas līdzīgi narkotikām un veido atkarību. Šo savienojumu ietekme notiek opioīdu receptoros, tie ir tie paši receptori, ko aktivizē smagās opioīdu narkotikas. Tas ir iemesls, kāpēc gribas spēks nestrādā. Tas nav ieradums, tas ir bioķīmisks slasts un tavas smadzenes kļūst atkarīgas no šī opioīdu efekta. Bet bioķīmija ir tikai puse stāsta. Otra puse ir sāpes. Alkoholisms bieži ir izmisīgs mēģinājums paslēpties no realitātes un savām emocijām, kuras nemākam savaldīt. Lai pārtrauktu lietot alkoholu, nepietiek tikai sakārtot fizisko ķermeni. Ir jāsakārto galva un jāmācās justies labi bez ķīmiskajiem palīgiem. Bet ar ko sākt? Ar to, kas strādā. Pirms mēģini sakārtot domas, atjauno spēku ķermenī. Tikai tad prāts var strādāt tavā labā, nevis pret tevi. Tieši šim nolūkam sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem mēs izstrādājām preparātu Faceks. Faceks ir domāts cilvēkiem, kuri ir gatavi ceļam uz skaidrāku, mierīgāku un brīvāku ikdienu, kuriem nepieciešams atbalsts tieši sākumā, lai iegūtu to ļoti svarīgo pirmo skaidrību. Tas nenozīmē, ka preparāts atrisinās dzīvi tavā vietā, bet tas var palīdzēt mazināt fizisko diskomfortu, prāta miglu un stāvokļus, kas bloķē spēju domāt skaidri un rīkoties mērķtiecīgi. Šis skaidrības un miera brīdis ir pirmais solis uz pārmaiņām, nevis galamērķis, bet starta punkts. Sāc ar pirmo skaidrību. Pārējais sakārtosies. Faceks un prāts smaida.